Zaļo programmu jūs drīz saņemsiet savās pastkastītēs. Bet kas tas par putnu? Guntis Belēvičs. No kurienes nāk? Par ko deg? Ko domā? Zaļais mērs 300 sekundēs. Tas noslēpums ir tas, ka labāku latviešu pa mums vairāk nav. Un esam tikai mēs, citu vienkārši vairāk nav. Cilvēkiem vispār ir bailes vest to savu bērnu pie ārsta, jo ārsts izrakstīs medikamentu un viņš būs vispār jāpērk arī kaut vai daļēji. Tāpēc ir jābūt īpašām programmām, un tādas būs, kas ir vērstas taisni uz ģimeņu atbalstu, kurām ir bērni. Un ja cilvēks atnāks uz Rīgas domu un piestādīs to recepti, ka viņš šo medikamentu ir nopircis savam bērnam, Rīgas doma viņam to kompensēs. Es gribu padarīt Rīgu par pieejamu pilsētu, par pilsētu, kas ir pieejama māmiņām, kas stumj bērnu ratiņus, veciem cilvēkiem, un mēs, ja Dievs būs lēmis, reiz visi būsim veci un nevarīgi, un cilvēkiem ratiņkrēslos. Šādu mērķi sev reiz sprauda Barcelona. Un viņi ļoti īsā laikā Barcelonu padarīja pieejamu, un tā rezultātā turistu plūsma uz Barcelonu pieauga par 70%. Tad, kad mani bērni bija mazi, mēs dzīvojām Rīgā Pļauniekos pagalmā, un tur bija latviešu un krievu bērni, un neviena vai tāda sadalījuma, teiksim, fašistos un mūsējos nebija, un bērni spēlēja kaut ko citu. Un es domāju, ka karš ir beidzies. Un ja kāds saka, ka karš nav beidzies, tad es zinu tādu iestādi Rīgā kā Dakters. Viņa ir Tvaiku ielā. Tur ir vēl dalībnieki no 812. gada kara. Piekam no abām pusēm. Viņi visi dzīvi. Tur ir vairāk Napoleoni, tur ir Krievu armijas ģenerāļi un virsnieki un Suvorovi un piekam vairāk. Tā kā ir jābūt ļoti uzmanīgam, ja šodien grib spēlēt kariņu. Zaļā ideja, kā politiska ideja, manuprāt, ir virsideja. Tā ir ideja pāri visam, jo neatkarīgi no tā, vai tu esi kreiss vai labējs vai centrisks, tu gribi, lai tavi bērni un bērnu bērni dzīvo uz šīs pasaules. Redzi, vispār teicamniekiem tā dzīve nav pārāk salda. Jā, bet jāsaka, ka es gāju ļoti labās skolās, kur par to īpaši daudz nekaustīja. Katrā dzīves posmā tas ir bijis savādāk, un taisni tas, kad es biju jaunākais starp tiem brāļiem, tā bija izdzīvošanas māksla, tā bija cīņa par eksistenci. Ja? Manuprāt, tā ir ļoti liela kļūda, ka meitenes un puikas iet skolā kopā. Tā ir liela kļūda. Jo meitenes parasti ir pirmajās klasēs daudz attīstītākas un gudrākas un centīgākas nekā puikas. Un puikam zaudēt meitenei tā ir liela trauma. Un tas pēc tam rezultējas. Ja mēs šobrīd sabiedrībā redzam, ka Latvijā ir ārkārtīgi daudz skaistu, feinu, izglītotu vientuļu sieviešu, tas tikai tāpēc, ka viņām tie džeki ir par vājiem. Un vārds bio uz produkta nozīmē kaut ko, un pēc Eiropas Savienības regulas, ja būs, teiksim, bio zemeņu jogurts, tad tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka tur ir bioloģiski audzēta zemene. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka tur vispār ir zemene. Tas nozīmē vien to, ka tā aromātiskā viela, kas zemenes garšu atgādina, viņa nav sintezēta retortē, bet viņa ir iegūta no Austrālijas koka skaidām, un koks ir bio. Tāpēc, kad mums ir ar visiem iespējamiem paņēmieniem un veidiem mums ir jāraida signāli jauniem cilvēkiem, ka viņi bērni ir gaidīti. Un kā mana mamma saka, es viņu tikko biju aizgājis slimnīca apraudzīt, un viņa to teica savām mazmeitām. Viņa teica, mazmeitiņas, jūs atceraties, bērni var būt tikai noteiktā vecumā.